Kādu kafiju tu izvēlēsi? Man garšo kafija ar nedaudz pienu, jā. Bet ne balta kafija. Jo citreiz liekas, balta kafija, kas tur ar krāsu klāt vai ko. Tad kafija ar mazliet pienu. Tu izvēlēsi parasto pienu vai visādus alternatīvos, tur auzu, mandeļu un tā tālāk? Esmu ļoti konservatīvs. Izvēlos, jā, melnu kafiju ar nedaudz klasisku, maz procenta Latvijas pieniņu. Ja hokejs nebūtu tava dzīve, kāda būtu tava nodarbošanās? Hokejs jau ir visa man dzīve no 5 gadu vecuma. Kas to lai zina, kas tur beigās sanāk. Tā kā tas bija bijis lielisks ceļojums. Kāda bija tava sapņu profesija bērnībā? Par ko tu gribēji kļūt? Klau, baigi oriģināls es nebūšu. Es to hoķi iemīlēju uzreiz no pirmajiem treniņiem, bet alternatīva man bija trolejbus vadītājs. Labi. Šis būs svarīgs jautājums. Ja hokejs bez alas ir daislidošana, tad kas ir lauris bez hokeja? Es pilnībā piekrītu.